mainīgai pasauli ir ļoti nozīmīga vieta konkurences spēja. Tieši tāpēc mūsu skolotājiem ir jāpieņem izaicinājums mācīt skolēnus mācīties, analizēt un rīkoties ar informāciju dažādu uzdevumu risināšanā. Tas pamato produktīvu mācību uzdevumu plānošanu izglītības procesā. Mēs cenšamies apvienot tehnoloģiju, mākslas, fizikas un citu priekšmetu zināšanu, prasmju un iemaņu izmantošanu, risinot dažādas situācijas, kuras ir tuvākas dzīvei. Svarīga vieta ir kompleksumam un skolēnu darbībai jaunai situācijai. Veiksmīgi integrēt dažādu priekšmetu saturu, mēs cenšamies attīstīt prasmi darbā ar informāciju un pētnieciskas darbības prasmes, jo uzskatām tas par svarīgākam skolēnas karjeras attīstībā. Šogad mājturības, fizikas un datorikas stundās sākam plaši izmantot robota tehnikas komplektus. Tas paplašina iespējas efektīvi mācīties, pētot, analizēt un iedziļinoties pētījuma informācija, meklēt saistības un attiecības procesos. Šī modeļa īstenošana prasa inovatīvu pieeju un skaidru sasniedzamu rezultātu definēšanu, bet mēs nebaidamies mācīties kopā ar skolēniem, dažreiz arī no skolēniem. Mūsuprāt, rezultātu var panākt arī mainot skolotāju lomu izglītības procesā. Viņš vairāk kļūst par darba devēju, skolēna kolēģiem, kas apzināti veido problēmas situācijas ar mērķi rādīt jaunas zināšanas. Jau sen mūsu pedagogi izsaka nepieciešamību ne tikai dalīties pieredzi savā skolas ietvaros, bet uzzināt, kā strādā skolotāji citās skolās. Projekta ietvaros bija iespēja iepazīties ar Rīgas klasiskās gimnāzijas pieredzi. Ar prieku atklājam, ka ir daudz kopīga. Mēs savā skolā, tāpat kā kolēģi par bilingvālu izglītību pamatu, uzskatām Kolina Beikera grāmatu Bilingvāla izglītība, kura tika formulēti bilingvālas stundas pamatprincipi. Mūsu pedagogi bija gandarīti ar to, ka skolu pieredze un skats uz metodiku, problēmām, risinājumiem ļoti līdzīgs. Tāpat kā klasiskās gimnāzijas kolēģi, mēs esam pārliecināti, ka skolotāja radošums, grupu un kooperatīva darba organizēšana stundā, dažādu avotu mērķtiecīga izmantošana, ņemot vērā katras klases īpatnības un katra izglītojuma sagatavotības līmeni, nodrošina iespēju strādāt divās valodas. Un pašlaik mēs atrodamies pie nepieciešamības iekļaut trešu valodu mācību darbā, lai paplašinātu izglītojuma iespēju saņemt izglītību atbilstoši savām spējām un mūsdienu sabiedrības izaicinājumam. Iespēja uzzināt par citu pieredzi skolotājiem bija ļoti svarīga. Paldies direktora vietnieci Galinai Rafalsonai un skolotāji Alinai Artjuhai par iespēju iepazīties, uzdot jautājumus, pārliecināties, ka mēs ejam vienā virzienā. Šī kursa ietvaros skolu komandas pilnveidoja izpratni par pedagogu sadarbības daudzveidīgajām iespējām. Mēs uzskatām, ka skolotāja sadarbība ir veiksmes atslēga 21. gadsimta skolās. Skolotāja sadarbība ir jābūt augstā līmenī, kur pedagogi ar starppriekšmetu saikni spētu kopīgi dalīties gan veiksmīgajā pieredzē darbu plānošanā un realizēšanā, gan arī idejas par to, kā skolēniem atvieglot mācību procesu, organizējot integrētās mācību stundas. Skolotāja sadarbība tas ir ieguvums gan skolēniem, gan pedagogiem. Mūsdienās ir svarīgi mācību procesu norisi analizēt dziļāk. Nozīmīgi ir tas, ka pedagogi prot apvienoties un kopā palīdzēt audzēkņiem mācīties, pielāgot un izmantot jauno informāciju, pievienot to ar esošām zināšanām, kā attīstīt skolēna vērtības. Mācību procesu veido savstarpēji saistīti komponenti, pedagogs, kas sadarbojas sekmē skolēna mērķtiecīga izziņas procesu, skolēns, kas apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas. Šīs mācību procesa programmas laikā ieguvām gan teorētiskās zināšanas, gan bija iespēja praktiski pašiem sadarboties grupās un veidot mācību stundas, kopīgi mācījāmies un īstenojām savas domas un idejas stundu plānošanā pēc vienojošas tēmas vairākos priekšmetos, lai sasniegtu reālo mērķi.